Ir darbdienas vakars, un es dodos uz jūru pamedīt. Baigās cerības es nelieku ne uz ko. Vislabākais, ko varēs atrast, noteikti ir butes, un par mencām, man liekas, ka nebūs, jo ir pārāk silts, un arī ūdens ir silts, un gan gaiss ir silts. Vienīgais pozitīvais, ka vakardien bija pirmā augstā nakts, bet tas ūdens temperatūrai tur neko nemainīs. Domāju aizbraukt uz savu ierasto vietu pie Vārnām, bet varbūt jāpaskatās, kas tepat notiek betonos. Rudens nāk pilns noteikti ir ar makšķerniekiem, ar bušu makšķerniekiem, bet ir darbdiena, tā kā varbūt būs kāds brīvs spotiņš, kur var ielīst iekšā. Tagad arī ārā ir plus 18 grādi, bet es paņēmu 7 mm tērpu, jo jūrā ir 17 vai 16 kaut kas tāds. Un, ja ilgāk atrodas tādā ūdenī, tomēr ar to 5 paliek nedaudz par vēsu. Rudenī, kad es braucu uz medībām, es cenšos braukt tā, lai vismaz ar gaismu ir, jo ļoti ātri paliek tumšs, un pa gaismu vismaz var redzēt, vai ir salikti tīkli, vai kaut kur tālumā ir bojas vai nav, jo tas ir tumsā diezgan bīstami, ja tu nezini, ja tur tālumā ir kaut kur tīkls. Ir tāda arī gadījumi, ka tīkli tiek novilkt gandrīz kilometrs uz vienu pusi, kilometrs uz otru pusi, tā, kad baigi negribās iet iekšā tādā vietā un sanāk meklēt kaut kur kāds cits spots. Ja, piemēram, ir ielikts kaut kāds viens tīkls un es redzu konkrēti bojas, tad vēl tad var iet un es parasti noskatu to vietu, kur ir brīvs, vai, piemēram, viena puse tieši, kur ir brīva, un nolieku sev tā kā vienu lukturu kā bākuguni, lai es zinu, līdz kurienai es drīkst peldēt, un arī, kur, protams, jāpeld ārā. Tas arī viena interesanta lieta, arī tas, ka tumsā tomēr krastā jāatstāja kāds bākuguns, lai var saprast, kur peldēt ārā. Šodien domāju baigi tālu nepeldēt, līdz kilometram. Un tad jau, kad sāks palikt ar vien tumšāks, tad es domāju peldēt uz krastu, jo pagājušā sezonā tieši, kad palika tumšāks, tad butes arī pelda tuvāk pie krasta, un tad tur sanāk vienkārši tāda snorkelēšana. Un butes var noķert ar rokām, tas pats ar lučiem. Ir interesanti. Rudenī vienīgais mīnus ir tas, ka ļoti reti var notrāpīt, kad ir laba redzamība, īpaši pie krasta. Ja es kā parasti citiem saku, pie 5 metriem būtībā vienmēr ir redzamība. Ir reti, kad ir kaut kāds vētras bijušas vai kaut kas tāds, tad, protams, nav. Bet problēmas vienmēr ir pie krasta, un tur viņas arī rudenī tās butes tieši nāk pa tumsu. Tur līdz metram, pusotra dziļumam. Beigās izdomāju aizbraukt, paskatīties, kas ir tajās Vārnās, jo tur man ir iecienīta tāda vieta, kur jūrā iekšā ir apmēram 4 metrus augsts akmens, un arī tikpat varētu būt plats, diezgan iespaidīgs. Un tur arī bāzējās mencas, un arī butes slēpjās, arī ļoti lieli grunduļi. Un tā kā, ja nebūs tīkli, gribētos aizpeldēt, paskatīties, kas tur tagad ir. Jūra izskatās lūk šādi. Uz pirmo acis uzmetienu liekas, ka nekas tīrs te nebūs, jo malās ir saskalotas zāles. Tur ir viens makšķernieks tālumā. Te arī viens makšķernieks gatavojās. Pārējais viss ir brīvs, tīkls neredz, kas ir labi. Un vienīgais arī vilnīši ir tādi. Intereses pēc varētu iepeldēt, paskatīties, kas notiek, bet redzamība noteikti būs ritīgi slikta. Reku var redzēt pie krastas tos melnums. Izskatās diezgan netīrs. Kā jau teicu, rudens nāk diezgan strauji un ir jāsagatavojās arī tas, kad paliek ātri tumšs. Tāpēc es izmantoju šādu te mirgojošu gaismiņu. To es stiprinu pie savas bojas, vai saucamās laiviņas. Un šī gaismiņa palīdz tev palikt redzamam arī dienas vai vakara tumšajā laikā. Tā ir vienkārši trubiņa, un šis te ir no AliExpress pasūtīts tāds speciāls arī domāts, lai pievilinātu zivis. Nezinu, vai pie mums tāds strādā, bet varbūt tas strādā kaut kādās citās valstīs. Tad, protams, es ņemu līdzi vairākus lukturus. Nesen iegādājos arī speciāli video
paredzēta lukturi, kam ir daudz platāks šis stars vai leņķis staram. Mēģināju izmantot medībās, bet īsti nevar, jo man tomēr patīk, ka ir koncentrētāks tas stars, bet priekš video baigi labs. Un tad es arī krastā atstāju šādu mazāku lukturīti, viņam ir mirgojošais režīms, un tad vienkārši ir daudz vieglāk pateikt, no kuras vietas tu ienāc un kur jāpeld apakaļ, un arī, lai zinātu vienkārši, kur ir krasts. Saldūdenī man patīk medīt vairāk ar viennieku uzgaļiem, šādiem te. Bet jūrā es kaut kā iesāku medīt ar saucamajām dakšām, kas izskatās šādi te. Nu, ir visādi veidi, ir ar 3 zobiem, ir ar 4, 5. Man vairāk patīk tieši tāpēc, ka, ja šauj alā, tad mazāk iespējamība, ka viņi iesprūdīs. Jo ar šo te saucamo viennieku man ir bijis tā, ka vienkārši kādos 6, 7 metros alā iesprūst, un tad tev jānirs tur, es nezinu, cik reizes, kamēr te dabū bultu ārā, jo, protams, neko negribās pazaudēt. Arī, ko varbūt nevar redzēt, bet atkal zvejnieki, man liekas, plāno man te aizvilkt visu pasākumu ciet. Redzamība bija katastrofāla, bet tomēr. Nu, re, un tā noteikti peldošana iekšā. Savilks visur tos tīklus. Tas ritīgi kaitinoši vienkārši, ka varēja kilometriem vilkt tīklus un tādās vietās, kur apgrozās arī cilvēki. Nu, visur jau būtībā apgrozās. Tā arī mans medības beidzās, kur atbrauc zvejnieki, novilk tīklus reāli 15 metrus no manīm uz katrā pusē. Un, nu, es neiešu riskēt pa tādu. Ir tīpaši pa tumsu. Pilnīgi bez emocijām vispār. Tāpēc visas lielās gatavošanās es arī pārtraucu medības. Nevienu reizi neienirstot, bet, nu, drošība ir tomēr pirmajā vietā.